Lai aktivizētu reāla laika korekciju, RTK mums nepieciešams Trimble licences un RTK abonements Latvijas pozicionēšanas sistēmā Latpos. Sāksim ar Trimble licenču pārbaudījumu. Dodamies uz apcentrālu aplikāciju. Kreisajā malā stūrī atveram galveno izvēli, licences. Zem displays licence VRS Daemon. Zem NAV 900 Basic to High. Ja šeit nevaram atrast šīs divas licences, jautājam dīlerim. Dīlers atsūta mums, nospiežam labajā stūrī apakšā plusiņu un skenēt QR kodu. Tad licences mums ir aktīvas, dodamies atpakaļ uz galveno ekrānu. Atveram lietotnes, modēma pakalpojumi, un šeit ir jābūt ieslēgtam modēma labojumu avots. Aktivizējam, dodamies uz galveno izvēli, dodamies uz iestatījumiem, tīkls un internets, Wi-Fi un pārliecinamies, ka mums ir izveidots interneta savienojums simbolam, Wi-Fi simbolam šeit jābūt pilnam, tāpat kā arī labajā stūrī viņš ir pilns. Ja blakus ir izsaukuma zīme, tad nav mobīlo datu. Ja šis trīsstūris ir tukšs, tad nav Wi-Fi savienojums. Tad dodamies uz Latpos sistēmu. Kā izveidot lietotāja kontu, atradīsiet lg.go.lv. Reģistrācija. Pēc reģistrācijas dodamies uz veikalu. Veikalā atradīsiet RTK abonementu. Tas ir uz gadu. Atceramies pēc gada. Mums ir jāiegādājas, tas no jauna. Tas ir bezmaksas signāls. Tas, kas mums ir jāatcerās, ir IP adrese, ports un pieslēgu vieta site. Dodamies atpakaļ uz galveno izvēli. Veram vaļā aplikāciju Precision IQ. Tad pirmais logs atbild par korekcijas avotu. Atveram, rediģēt. Korekcijas avots jāizvēlās CenterPoint VRS. RTK būs, ja mums ir bāzes stacija saimniecībā uz jumta saimniecības vai lauka malā stacijas. Trimble gadījumā ar Wi-Fi savienojumu ir jāizvēlas CenterPoint VRS. Ieslēdzam X-File. X-File nodrošina, ja mums pazūd mobīlie dati, tad 20 minūtes mēs varam turpināt darbu. Pozīcijas kvalitāte izvēlējamies pieejamību, tad dodamies uz iestatījumiem, un tad iestatījumos ir šī IP adrese jāievada no Latpos veikala, kur izvēlējamies RTK. Šeit ir IP adrese, porta numurs, stiprinājuma punkts, site. Lietotāja vārds un parole jāizvēlās, ko Latpos kontā mēs izveidojām kā N-trip lietotāja vārds un N-trip parole. Viss ir aizvadīts, tad varam slēgt saglabāt. Dodamies atpakaļ uz izvēli, uz dzeltenās maiņas. Tik līdz savienojums būs izdevies, no dzeltenā satelīts paliks zaļā krāsā. Nu, lūk, savienojums ir izveidojies.